Man biedri ļoti bieži vien vaicā, kas tad īstenībā ir Hugo Diegs. Es saku, ka Hugo Diegs ir Mākslinieku savienības aktīvās biedres Mirdzas Ramanes ārlaulības dēls. Un bieži jautā, kāpēc Hugo Diegu neviens neuzrunā tēva vārdā. Es saku, ka man taču tēva vārda nav. Esmu mātes dēls. Tātad Hugo Mirdzas dēls Diegs. Vai kā šodien mēdz teikt, Hugo Mirdzovičs. Ļoti tā. Uzdod visdažādākos jautājumus, jo nezinu, kāpēc domā, ka Hugo Diegs ir spējīgs atbildēt uz jebkuru jautājumu. Piemēram, jautājums, kāpēc jūras ūdens ir sāļš. Atbilde tāpēc, ka jūrā peldās bērni bez biksītēm. Jautājums, sakiet, vai mamma atļāva vienam braukt šurp, vai esat bez atļaujas? Atbilde, bez atļaujas, jo kamēr vari, tikmēr dari. Jautājums, kāds iekšā dzerams šķidrums ir vislabākais? Atbilde, 2. rītā vislabākais šķidrums ir kefīrs, ja ir kas aiziet pakaļ. Vēl dažas atbildes uz šo pašu jautājumu. Vislabākais šķidrums, vai pareizāk sakot, vislētākais šķidrums ir politūra. Tulkojumā šaltai, baltai. Vai īpaši sagatavota BF6 līme, tulkojumā Boris Fjodorovičs. Bieži jautā, vai jūs esat precējies? Atbilde, jā, esmu mazliet precējies. Un vai jūs esat brīvs un dabūjams? Atbilde, jā, esmu brīvs un dabūjams katrā laikā, jo saudzējamā laika man nav. Jautājums, kas ir samtrest? Atbilde, samtrest ir mājas amatniecība vai pašdarbība. Par to soda ar cietuma sodu līdz 3 gadiem, atņemot tecināmos aparātus un iztecināto šķidrumu, ja tāds palicis pāri. Jautājums, vai jūs esat mednieks? Atbilde, zināmā mērā, tikai bruņču mednieks. Ļoti dīvains jautājums, ar ko jūs panācāt, ka iepatikāties pat manai sievai? Atbilde, ar to. Jautājums, kā iepazīt draugu? Diemžēl pēc polšu skaita. Jautājums, kas ir mīlas pārpilna sirds? Atbilde, mīlas pārpilna sirds ir tas pats, kas pārpildīts autobus, kur tomēr viens allaž var iekāpt. Jautājums, kas labāks, siens vai salmi? Atbilde, guļamais no salmiem ir atspērīgāks un izturīgāks. No sienas smaržīgāks. Svarīgi ir, vai guļ viens vai 2. Jautājums, vai visi bērni jums ir zināmi? Atbilde, visi diemžēl nav zināmi. Tāpēc garamējot katram bērniņam cenšos noglaudīt galviņu. Jo kas var zināt? Jautājums, kāpēc tika izdomāta somu pirtis? Atbilde, lai varētu iepazīties plikā stāvoklī pilnīgi oficiāli. Jautājums, kāpēc visvairāk bērni dzimst aprīlī? Atbilde, tāpēc, ka augustā cilvēki ir saules, augļu un vitamīnu pārpilni. Jautājums, Hugo Diego, vai jūs dabūjāt atpakaļ savu koferi ar drēbēm un magnetofonu? Atbilde, ja šodien kaut ko zaudē, tad to dabūt atpakaļ nav iespējams.
Jautājums, kāpēc vīriešu kreklam priekšpuse īsāka nekā aizmugure? Vai tas ir labi? Atbilde, vīriešu kreklam priekšpuse īsāka nekā aizmugure ir tāpēc, lai vieglāk varētu atšķirt vīrieša kreklu no sievietes krekla. Jo, kā mums visiem labi zinām, sievietes krekliņš ir īs no abām pusēm. Un tas ir labi. Cienījamais Hugo Diego, ir novērots, ka jums ir vairākas meitenes. Kāpēc? Atbilde, tāpēc, ka es neesmu tik attīstīts, lai visu mūžu dzīvot ar vienu sievieti. Jautājums, cik sver kails Hugo Diegs? Atbilde, kails Hugo Diegs sver apaļus 60 kilogramus. Tas ir mīļākais sievietes svars. Jautājums, ko vēl domā Hugo Diegs par somu pirtīm? Es personiski dodu priekšroku dušām. Nebūs alimenti jāmaksā. Jautājums, sakiet lūdzu, vai jūs savai sievai esat uzticīgs? Atbilde, nav ko teikt. Jautājums, vai tas ir tiesa, ka pacelšoties cena ziepēm? Atbilde, šo jautājumu, manuprāt, uzdevis godīgs, bet naivs cilvēks, jo līdējiem ziepes nav vajadzīgas. Jautājums, kas ir eņģelis? Atbilde, eņģelis ir smaidošs autoinspektors. Jautājums, cienījamais Hugo Diego, mans draugs, paplētē, kā tev sviedās pirmo reizi pie brūtēm. Atbilde, diez kas nebija. Jautājums, kam jūs dodat priekšroku, brunetēm vai blondīnēm? Atbilde, katrai savs laiks. Un pēdējais jautājums, vai cilvēki skūpstoties elpo caur muti vai degunu? Atbilde, neelpo nemaz.